Šis video būs veltīts visām tām sievietēm, kuras ir saskārušies ar tādu problēmu kā mioma. Arī man šī problēma bija vairākus gadus atpakaļ. Ilgus gadus tātad man ārsti viņu vēroja, beigās izoperēja, bet es pāris dienas atpakaļ saskāros ar vienas ārstes webināru, kur viņa skaidroja, kādi tad ir miomas iemesli. Pievienošu arī šīs te ārstes oriģinālo video. Viņu sauc Marina Maier. Šai ārstei ir 17 gadu pieredze, viņa ir ārsts ginekologs, endokrinologs, operējoša ārste, kas ir vairāku gadu garumā glābusi sieviešu dzīvības. Viņa ir vērojusi sievieti gan pirms operācijas, gan operācijas tāda laikā, gan arī pēc operācijas periodā. Un to, ko viņa novēroja, kā novēršot šo te simptomu, novācot šo te problēmu, problēma vienalga atgriezās. Un ko šī ārste saka par miomu? Mioma viņai ir slāņa veida struktūra tā kā kāpostam. Pašā centrā viņai ir paslēpusies infekcija. Kā tad veidojās mioma? Piemēram, organismā ienāk infekcija, mūsu imunitāte pieslēdzās, lai šo te infekciju iznīcinātu. Tanī brīdī leikocīti, kas ir imūnšūnas, nopako šo te infekciju un uzaudzē šādas te kārtas, kādas ir miomai. Kad neko nedara, šī infekcija tātad turpina saglabāties organismā un vienkārši šīs kārtas aug, un sievietei saka, kad mioma palielinās. Ar miomu ir tā, kad strādājot ar viņu, tā samazinās ļoti lēnos tempos. Taču mani priecēja viņas vārdi, ka ar to var strādāt, un pirmais, kas ir jātīra organisms. Tātad jāsāk dzert ūdens, ja to cilvēks nav sācis darījis, kā es nedarīju vairāku gadu garumā. Tad ir jāpieslēdz organiskais sērs. Ko viņš dara? Viņš atmiekšķē to plēvi, kas ir apkārt ap šo miomu, lai varētu tātad ar tām kārtām tālāk strādāt. Tālāk seko pretparazitārā programma no dabas produktiem. Atkal pieslēdz tātad MSM, kas ir organiskais sērs, fermentu augu izcelsmes, un atkal tīra kaskādas veidā. Tīra, strādā ar šo te plēvi, atkal tīra, kārtu pa kārtai, kamēr tiekam tātad līdz šai infekcijai un pakāpeniski organisms sāk no viņas atbrīvoties. Kas vēl būtu jādara? Ir ļoti svarīgi šai mirklī strādā arī ar mikrocirkulāciju. Kā mēs to varam izdarīt? Divas lietas. Tātad jāpieslēdz ūdens dzeršana ikdienā, tas ir viens, un otrām kārtām jāveicina visas kustības, kas skāra tātad mūsu iegurtni sievietes, tās ir visas vēderdējas, visur, kur pieslēdzās gurni, jo kustības veicinās šo te mikrocirkulāciju, kas ir vajadzīga mūsu iegurnim. Protams, nenoliedzam, te jāstrādā arī psiholoģiski ar sievieti. Te arī ļoti būtiski, jo tikai fiziskajā plānī, ja risinās problēma, viņa var neatkāpties. Vēl paralēli starp tīrīšanās brīžiem sievietē būtu ļoti svarīgi dzert kvalitatīvu kolagēnu, lai atjaunot šīs te bojātās dzemdes struktūru. Jo, ja, piemēram, ir viens miomas mezgls, tas nozīmē, ka viņš, veidojot šo te samezglojumu, savērpš pašu dzemdi. Un, ja ir vairāki miomas mezgli, tas nozīmē, ka ir slikta bijusi mikrocirkulācija, un noteikti jādomā arī par tās tātad veicināšanu iegurnī. Lūk, mīļās sievietes, šī bija ļoti svarīga informācija priekš manis pašas, jo es ilgus gadus uzdevu savu jautājumu, no kā veidojās mioma. Protams, kad ir kaut kāds satricinājums, no pretējā dzimuma bijis, kas veido tātad mūsu sievišķajos orgānos enerģijas sabiezējumu, bet ja es varu teikt tā, ka 8 gadu garumā es strādāju ar psiholoģiju, bet mans fiziskais ķermenis vienkārši neattīrījās, tad vienalga mioma auga, un 8 gadu garumā viņa bija izaugusi pietiekoši liela. Tā kā es nāku pie jums ar šo informāciju, lai norādītu to, kā nav jāvēro šādi miomas mezgli, ja jums tādi ir, bet ir reāli jāstrādā ar to. Tātad vēlreiz atkārtošos, ko tad jādara. Pirmām kārtām, ja jūs nedzerat ūdeni, tad jāsāk viņš dzert ar steigu. Otrām kārtām jāpieslēdz mikrocirkulācija iegurnī. Trešais, protams, jāstrādā ar psiholoģiskiem iemesliem. Un ceturtais, tātad strādājam ar bioloģisko sēru un dabiskām organismu attīrīšanas programmām. Ja ir vajadzīgi pēc tādas programmas, rakstiet man uz WhatsApp un es jums tādu sastādīšu.